Gliemeži skrien, cik ātri viņi skrien. Esmu Oskars Balodis. Es esmu sveicināts Latvijas mācās 7. epizodē. Šodienas tēma – gliemeži. Šajā epizodē mēs mēģināsim noķert kādu gliemezi. Satiksim lauksaimniekus, kuri pastāstīs, vai gliemeži ir viņu problēma viņu laukos. Tiksimies ar malakologu, gliemežu ekspertu, kuru mēs satiksim Liepājā. Apskatīsim kādu no zemgalē izliktajām lamatām. Šis ir rapšu lauks, kurš ir iekaisīts ar dronu. Lauksnieks saka, ka gliemeži šeit ir problēma, un esam izvietojuši arī tāds vienkārši uzbūvēts lamatiņas. Kaut kāda lupatiņa ar alu salieti, lai pievilinātu gliemeži. Ja? Skatāmies, vai te mums kāds gliemežs ir. Gliemežu šeit nav. Ja, bet gliemežiem patīk mitrums, tā es saprotu. Tad šajās lamatās gliemeži nav, lai turpina regulāri lauksaimnieks čekot. Tātad dosimies pie kāda lauksaimnieka, paskatīsimies, kā citiem veicas ar gliemežu ierobežošanu. Visi mediji runā, ka šis ir gliemežiem labvēlīgs gads, mitrums pietiekoši un tā tālāk un tā tālāk. Vai tavā saimniecībā gliemeži ir problēma? Problēma laikam nav, tāpēc, ka viņiem cīnos jau uzreiz no paša sākuma, jo ir bijusi rūgta pieredze, tas vai kaut kādus 10 gadus atpakaļ, kad skaties, kad rapsis pazudis nesaprot no kā, tad secinājums gliemeži, un no tā laika pēc sējas uzreiz Veic apstrādi, jā. Tad tu neskatoties reiz veic apstrādi, arī šajā laukā, kur mums esam šeit rapsis iesēts, labi dīkst. Kādā veidā tu lauks apstrādā? Pēc sējas nokaisu ar limacīdu, jā. Un tad problēma nav, jā? Nu, tad pārsvarā problēma nav, tāpat jau monitorēju, jo viņš pazūd ar laiku, un šad tad nākas arī vēlreiz pārbraukt, jo šogad jau arī, kad vakarā kaisīju pēc sējas, un jau gliemeži no malām bija jau klāt, vai ne? Jau klāt, jā. Kā tu viņus monitorē? Kā tā praktiskā pieredze? Praktiskā pieredze. Vakarā lukturīti staigāju skatos. Esmu arī licis tos paklājiņus, jā, bet kaut kā tie lauki kompakti vakara pastaigā var pastīties. Šīs 4 kastes te ir lielākā daļa no Latvijas čaulgliemežu sugām. No kailgliemežiem ir tikai šis te preparāts ar melngalvsmīgas gliemezi, kas bija traukā, dzīvā veidā. Tātad tā ir tikai čaula, kas viņam ir, tu redzam. Un otrs Tas ir šis mājiņa, ja? Bez mājiņas. Viņam ir čaula? Jā, viņam iekšā mantijas dobumā ir čaula, kas izskatās pēc zivs vīņas. Te paraudziņā var redzēt, kā tā čaula izskatās. Bet šis varētu būt tas, kurš varbūt to rapsi ēd vai neēd? Mēs īsti nezinām. Par to nav īsti zināms. Jā, es šonakt pavērošu. Jā. Tur jāskatās. Kurš rapsi varētu ēst? Tas ir kailgliemežs, viņi tādi mazi melni esot redzēti, tādi tumsnēji, tādi mazāk auguma. Mums ir vairākas mīksgliemežu sugas, kam ir ļoti īs attīstības cikls, apmēram 2 mēneši, kas ir no olas līdz nākamām olām. Un tie var ļoti ātri savairoties vasarā. Šīs mīksgliemežu sugas, ja ir labi vasaras apstākļi, optimāli gliemezim ļoti ātri kļūst par kaitēkļiem. Un tā kā viņi ir ļoti kustīgi un mobīli, viņi vasaras laikā, pāris mēnešus laikā var kļūt par baigiem kaitēkļiem. Bet tas nav katru gadu. Ja mēs šodien jau lauksaimnieki teica mums, ka šis esot gliemežu gads,
Laikam sāk zināt, vai tā ir taisnība? Šogad ir optimāls gads. Nav pats ideālākais, bet ir optimāls. Kas ir tas optimāli apstākļi? Vēs, mitrs. Viņiem vajadzīgs vēsums un mitrums. Nevis siltums un mitrums. Tas nozīmē, ka viņi izplatās ļoti tā kā viņi pieaug populācija. Viņiem ir labāka izdzīvotība un tām sugām, kuras vairojas ik pēc pāris mēnešiem, tām ir šī iespēja ļoti labi savairoties. Ja būtu ideāla vasara, būtu vēl vairāk. Sadīts jau paliels ir. Nu jā, ir kas ir paliels, ir kas dīgs tikai tagad, jo bija, teiksim, pēc sējas mazliet apkalte, jā, tā augsne. Nē, nu šis tāds tipisks ir. Jā, šis ir. Kur ir nograusts, dīgli lapi, vai ne? Bet parasti bieži vien ir tā, kad tu skaties, viņš ir sadīdzis, tikai dīglapis tāds stadijās. Tu redzi skaists rindiņas, ja? Un tas pagājuši gadu bija, un tu pēc tam brauc garām un skaties. Nav, kur tu Tu neredzi rapsu vairāk, un tad tu pieeji klāt, kur viņš pasūdz, redzi tikai kātiņu. Ja tu ievēro, tu redzi tikai kātiņš ir palicis. Jā. Tā kā tā ir tāda droša pazīme, ko var redzēt. Otrs, kas ir sausā laikā, no rītiem, kad brauc pret sauli, vai ne, tad mēs varam gliemežu tās slienas varam redzēt, viņas tā kā spīd, viss tas lauks tā kā mirguļo citreiz. Jā, tur līduši, jā. Viens no tiem nosacījumiem ir cilas vienmēr, māls un cilas. Tur viņam patīk slēpties. Jā, tur viņam patīk slēpties, tad viņš ir, ja ir tā augsne ir, teiksim, smalki sastrādāta, vai ir bijis tāds stāvoklis, kad ar tiešo sēju sējot striptilu viņš ir smuki sadrupis, tad ir tā iespēja ir mazāka, kad viņš, teiksim, parādās un to kaitējumu nodara. Bet tik līdz kā ir cilas vai ne, kā ir bijis mitrāks, un tas nekas, ka pēc tam uznāk sauss, viņam ir kur slēpties, viņam ir kur dzīvot, un viņš arī, tad viņš arī to savu posmu. Cik gadiem pirmo gliemežu pamanīja savos laukos? Jau būs laiks kāds apakaļ, un cik tev bieži, kur katru gadu, vai tev šādi tad noēda? Vai? Pirmo reizi pamanīju noteikti, tie bija vairāk kā 10 gadi, tagad precīzi nepateikšu. Tad tie bija parastie kailu gliemeži, kas bija arī, kā saka, brauc uz lauku, pēc sējas, pēc kāda laika ir skaisti sadīgušas strīpiņas, un brauc kaut kādas dienas vēlāk, skatos, kad varēsim plānot herbicīdu miglošanu, un tad vēroju, kā bija taču strīpiņi, nav viņu. Tu meklēji, kur viņš palicis. Pa dienu tu atrast viņu nevar, ja ir sauss un saule spīd, un tad uzlikt toreiz, kā mācīja kartona gabala, tur aplēja mazliet viņu, un tad es arī konstatēju, ka zem tā kartona aizbraucot dienas laikā, tur viņi slēpjās. Kad atradām vainīgos, kas tie ir, kāpēc ir rapsis pazudis vai ne. Bet kopumā, katru gadu es, kā saka, sekoju līdzā, bet tā īpaši apkarojis līdz šim neesmu. Ir viens gads ir bijis, kad limitētā teritorijā platībā, kur bija kāda trešdaļa lauka, kur bija māls, kur bija vairāk cilas, kur es biju konstatējis, kad viņš patiešām ir, tad es arī tās granulas tur kliedēju. Ko tu mūsu skatītājiem ieteiktu kaut kādus padomiņus, kā neiekrist šajās gliemežu slazdā, kad rindiņas parādās un pēc tam vairs pazūd? Ko darīt? Pirmkārt jāseko līdzā ir laukiem. Regulāri apsekojot, nevis gaidīt, kad rapsis jau tur parādās ļoti liels un tad braukt un plānot kaut kādu herbicīdu lietošanu vai kaut ko citu, bet rapsim ir jāseko līdz no dīkšanas, teiksim, sākuma jau. Jo tas ir tas būtiskākais moments. Tad, kad jau ir parādās pirmās, teiksim, 2 īstās lapas, tad tas gliemežs, kaut ko jau viņš noteikti, kad apēd, bet teiksim, tas izretinājums uz kopējā fona tad vairs neatstāja būtiski iespaidu, bet dīglapu stadija tā ir tā, teiksim, būtiskākā stadija, kad ir vajadzīgs sekot līdzi un vajadzības gadījumā nokontrolēt.
manuprāt, piekritīs, ja sāks tā problēma parādīties, tad vajag gandrīz katru rītu atbraukt apskatīties, vai ne? Bet, nokavēt ir ļoti viegli. Varbūt ne katru rītu ir jāskrien, bet jānoķer tas moments, kad rapsis dīgs, tad reiz 3 dienās obligāti vajadzētu apskatīties. Un sevišķi atrast tādas vietas, kas varētu būt problēma vietas, kur tas gliemežs parādās, jo ne visur uz lauku platības, ne visur viņš parādīsies. Viņš vairāk gar malām, vairāk, kur ir mālaina augsne, kur ir cilas un tās problēma vietas. Ja ir bijis jau, kad konstatēts iepriekšējos gados, tad noteikti tās vietas apskatīt. Jā, tā šis ir gliemeža gads, vai ne? Tā mitrs ir silts. Ir gliemeža gads, jā. Jā, mēs zinām, ka viss stāsts par lielo kalgliemežu stāstu Latvijā, tā kā jā, skatītājiem novēlam, lai lauks monitorē apskatās un tad seko līdzi un sāk ierobežot, pirms tā nav jau mega problēma, vai ne? Jo kalgliemežs arī šobrīd arī pie mums viņš ir, bet viņš pagaidām ir tā, teiksim, lokālās vietās, bet viņš ir pietiekamā daudzumā, tur, kur viņš ir. Protams, ka viņš iet uz priekšu pakāpeniski, vai ne, bet tā, ka sākam apkarot laicīgi, neizvēršam to par lielu problēmu. Man apskatījās vēl viens lamatiņas izliktās. Nav agras rīts, bet ir dienas pirmā puse. Paskatīsimies, vai šeit arī ir kāds gliemežs, kas mums palīdzēs monitorēt šo te lauku. Jā, ir viens Spānijas kalgliemežs, kā mēs redzam. Es esmu pārsteigts, ka kā Spānijas kalgliemežs. Jā, šite te vēl mētājas tie atkritumi. Tur tas bleķa, tas ir koka stumbens. Tas koka stumbens varētu būt patīkam. Nevajag, reku ir. Reku ir, apakšās redzu vēl ir. Reku vēl ir. Jā, šeit ir daudz viņš ir. Jā. Tad Spānijas kalgliemeži tie visi. Kad Edgar tos gliemežus labāk lauksaniekam iet novērot? Viņš pa dienu mēs viņus tā kā mazāk redzam. Dienas laikā, kad spīd spilgt saule, tad ir sauss karsts. Šajā laikā viņi nav aktīvi noslēpušies kaut kur zem dažādiem priekšmetiem, ierakušies augsnē. Tikko saule sāk rietēt, sāk izkrist rasa, tajā brīdī viņiem sāks aktivitāte. Viņi lien ārā un rāpo apkārt sāk baroties. Tagad, tā kā ir jau augusta otra puse, tad viņiem sāks arī pārošanās periods, kad viņi rāpojot apkārt meklē partneri. Tas lielākais aktivitātes periods viņiem būs aptuveni līdz pusnaktī, tad aktivitāte nedaudz samazināsies, un tad nākamais aktivitātes pīķis būs vēl pirms saulēkta. Arī, kad tātad vēl joprojām ir vēss, tumšs un saule viņiem netraucē. Ja es gribu iet savā laukā, rapšu laukā vai grāmalā novērot, tad sagaidu saulrietu un tad vislabākais laiks, lai saprastu, vai viņi ir vai nav aktīvi. Ja? Jā, tas ir optimālais laiks, kad viņus visvieglāk atrast un konstatēt. Mēs šodien atradām arī grāmalā netālu no rapšu lauka to arī Spānijas kalgliemeži. Cik viņš var būt potenciāli bīstams tādā lielām lauksaimniecības kultūrām? Viņš ir diezgan aktīvs, plus barojas ar dzīvām augu daļām. Atšķirībā no lielākās daļas Latvijas sugu, kas vasaras laikā pamatā barojas tikai ar auga virszemes daļām, tad Spānijas kalgliemežs barojas arī ar to, kas ir zem zemes. Tā kā viņš nodarīs kaitējumu gan tam, ko var redzēt virs zemes, gan arī tam, kas būs zem zemes. Te mēs esam tādā ideālā vietā, ēna, kur slēpties, un te jau pat nav nekas jāskatās. Te ir pilns viņa eksemplāru ir, un tā kā arī tur jātur acis vaļā. Pa viņu ierobežošanu, kā mēs runājam, tās darbīgās vielas, kas tad ir viņiem tās, ar ko mēs tādā lauksaimniecībā ierobežojam, ir metaldehīds viens. Metaldehīds, kas tiek lietots, tad tas zels fosfāts,
Vēl var lietot arī varas sulfātu, tikai varas sulfāts pēc šīs te valsts auga aizsardzības dienesta tam auga aizsardzības līdzekļiem, ko lieto, nav kā preparāts tieši kailgliemeža ierobežošanai. Tas ir preparāts, ko lieto kodināšanai, slimībām. Jā. Viņš jau ir izvēlīgs, arī viņš, piemēram, zāla augus ne visai ēd zāli, bet viņš ēd kaut kādas tādas divlīgu lapis. Pārsvarā divdīgļu lapis, jā, tādus, kuriem ir tā lapas plātne lielāka, kur viņam pašam ir ērtāk uzrāpties virsū, lai ēst. Bet viņš ēd arī sūnas, viņš ēd arī viendīgļu lapjus, arī graudzāles, viņš ēd arī dzīvnieku līķus. Ir pētījumi Polijā, kur izēd Spānijas kailgliemezis, sīko dziedātāju putnu ligzdas, izēd mazuļus. Arī dzīvnieku ekskrementi ietilpst viņa barības sastāvā. Tā kā viņam ir šī te līķu ēšana, dzīvnieku ekskrementu ēšana, tas arī ir tas, no kurienes viņam tik milzīgs daudzums dažādu mikroorganismu ir uz ķermeņa. Bet tam rodas jautājums, tuvākajos 5-10 gados kāds scenārijs mums draud par šo te ēdalīgo gliemezi Spānijas vai citiem tādiem? Spānijas gliemeža gadījumā populācija tikai pieaugs. Būs vairāk jaunu populāciju un problēmas ar viņu būs tikai un vienīgi lielāks. Tas vilciens, kad varēja nepieļaut viņa ienākšanu Latvijā, tas vilciens jau ir aizbraucis. Tā kā mums ir ļoti daudz vēl jāmācās par gliemežiem, ne tikai par nezālēm, slimībām un citiem kukaiņiem, bet arī par gliemežiem. Tā kā paldies, Edgar, par tādu ieskatu tikai par kailgliemežu, bioloģiju, nelielu viņu tādu raksturojošām lietām un turam acis vaļā, ejam novērot regulāri savus laukus. Saule rietēs, dodamies skatīties savus sējumus un tiklīdz pamanam, tā rīkojamies un sargājam savus sējumus, lai mums izdodas. Ir vakars, ir saulrietis, ir zālē rasa. Esam pie tām pašām lamatām, kur mēs bijām šorīt. Kā Edgars teica, aktīvākais gliemežu laiks un pārbaudīsim, vai tiešām gliemeži ir aktīvi. Kā redzam, lauku malā ir kailgliemeži, šeit ir gliemezis, šeit ir gliemeži, arī šie te, ko jau Edgars mums minēja, kas tā pa sugu bija, jau piemirsu. Šeit ir kailgliemeži. Iesim skatīties, vai rapša lauks ir drošībā. Ejam. Paiesim bišķi tālāk. Šeit rapša dīksti ir veseli, bojājums neredzam. Uz lauka arī esam apskatījuši, nevienu gliemezi, kurš rāpo šeit neredzam. Tā kā tuvākā laikā mēs turpināsim lauku monitorēt. Turpmākās nedēļas ik pa vakaru atbrauksim, apskatīsimies, kā šajā laukā sokās ar gliemežiem. Tā kā esam modri, monitorējam savus laukus.